Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums dzīvo ne tikai grāmatās un arhīvos, tās dzīvo cilvēkos un vietās. Saldus novada Kalnu kultūras nams ir viena no šādām kopienas sirdīm. Savukārt Alsungā Suitu kultūra telpā joprojām skan dūdas. Dzīva tradīcija, kas paudzēs saglabājusi savu īpašo identitāti. Kalnu kultūras nams tapa 1986. gadā. Tā veidošanā iesaistījās vietējā kolhoza Jaunais komunārs. Priekšsēdētājs Jānis Blūms ar mērķi izveidot lielāko sabiedriskā centra ambīciju projektu reģionā, kur kultūra, izglītība un kopienas aktivitātes sasaistītos vienā veselumā. Jānis Blūms. Šeit pirms viņa nebija nekas, ja arī bija, tad bija ļoti bēdīgi un skumji. Un cilvēks ar ļoti lielām darba spējām, harizmu, kurš savāca kopā un izveidoja to, kas mums šoreiz ir. Un par pašu kultūras namu, cik es esmu par materiāliem staigājis, man ļoti spilgts citāts ir palicis prātā, ko Jānis Blūms minēja, kad cilvēkiem, kas māk labi strādāt, ir jābūt vietai, kur labi atpūsties. Un praktiski es teiktu, ka viens no tiem pirmajiem akmeņiem ar šo citātu sāka tapt šis te kultūras nams, kuru mēs šodien ar godu un cieņu pret viņu kabinetu, kur viņš ir pavadījis lielāko savu darbu mūžu, izturamies un arī šo te ēku uzturam. Ēriks Hanbergs, Jāņa Blūma draugs un laikabiedrs, ir sarakstījuši grāmatu Labvakar priekšsēdētāji, un tur tās kolhoza ainas ir tā kā drusku iezīmētas. Viņš tiešām bija ļoti liels patriots. Vietas patriots un valsts patriots. Un 3 zvaigžņu ordeņa laureāts, mūsu pirmais Saldus novada goda pilsonis. Jānis Blūms vēlējās radīt vietu, kam nav analoga – kultūras centru, kas kļūtu par paraugu plašākā mērogā. Zem viena jumta tika apvienotas 6 ēkas, radot daudzfunkcionālu kompleksu, kur satikties kultūrai, izglītībai un sabiedriskajai dzīvei. Tas bija ambiciozs projekts, kurā tika pieaicināti sava laika labākie meistari. Šajā telpā īstenībā ir kam pievērst uzmanību, jo, ja mēs paskatāmies uz griestiem, tad šīs te lampas ir patiesībā no Rīgas vilciena rūpnīcas atvesti lukturi, kas ir iegūti bartera rezultātā. Jo padomu laikos barters bija pilnīgi normāla lieta, vispār barteru varēja dabūt gatavu, un arī tas šeit ir izmantots. Vēl interesanti lietiņa, ja mēs skatāmies uz to sienu skatuvei, tur ir izmantots spuldzītes ar atspoguļojošu elementu. Ja mēs vēršam skatu, izskatās, ka ir ieliktas 4 spuldzītes, bet patiesībā tikai 1. Un izmantots arī tāds materiāliņš, lai kamerai neatspīd. Principā tā gaismiņa, tad, kad spīd, viņa nekad netraucēs kamerai. Tā kā viss ir pārdomāts sīkumos. Šobrīd atrodamies Saldus novada lielākajā koncerta zālē, mums 399 sēdvietas. Augšā balkons, šeit 2 parteri, tad grozāmā skatuve orķestra bedre. Skatuve ir redzamā daļa, taču zem tās atrodas sistēma, kas apliecina savu laiku tehnisko domāšanu un kvalitāti. Dodamies pazemē, vietā, kur šie risinājumi joprojām strādā tā, kā bija iecerēts pirms 10 gadiem. Grozāmā skatuve izmantot arī no tajā laikā pieejamiem materiāliem. Un, ja mēs paskatāmies uz tiem ritenīšiem, tad tās ir tanka detaļas. Arī šeit tas mehānisms ir aizgūts no tanka. Savukārt, ja mēs ieskatāmies te nedaudz tā motoriņa sadaļā, tad tas ir aizgūts no mēslu transportiera. Jo es saku, tika izmantots tajā laikā pieejamie materiāli, un vietējiem inženieriem nācās izdomāt, kā to skatuvi dabūt gatavu, kā dabūt tā, lai viņi griežās, un tad tādi risinājumi šeit lūk ir. Kalnu kultūras nams kļuva par vietu, kur dzīvo kultūra ne tikai kā tradicionāls izrādes un koncerti, bet arī kopienas ritms. Tas ir viens no lielākajiem un aktīvākajiem kultūras centriem reģionā. Īpaši ņemot vērā, ka Saldus novadām nav lielāka profesionālā kultūras nama tuvākajos centros. Celts, izmantojot visu atļauto maksimālo, es tā gribētu teikt, jo ļoti daudzas lietas pat bieži vien nemaz lauku teritorijās nedrīkstēja būt. Gobelēns arī ir austs speciāli uz pasūtījumu šim kultūras namam. Nosaukums tam ir Saule meta zelta vilni Rudzu lauka viducī. Un, burtiski arī tas tā, es gribētu teikt, ir attēlots.
kultūras dzīve tiešām attīstījās. Un padomju laikos šeit ir bijuši vairāki orķestri, deju kolektīvi un kapelas. Viena no kapelām, kas ir 86. gadā arī uzsākusi darbību. Un šogad svinējuši 40 gadu jubileju mēs tiksimies. Tā ir kapela Spēlmeņi ar vadītāju Arti Šulbergu. Un viņi īstenībā ir bijis tāds lielais starts šeit visam. Savulaik jau drusku citādāk arī tai kultūrā. Nebija tāds viens kultūras vadītājs, bija veseli 3 par kultūru atbildīgie cilvēki padomju gados, un tā kā šeit viss plauka un zēla. Šodien Kalnu kultūras nams ir apliecinājums tam, cik tālredzīgi var būt viena cilvēka iecer un cik spēcīgi tā spēja ietekmēt paudžu kultūras dzīvi. Arī šodien šeit darbojas kolektīvi, viņi turpina savu kopā būšanu, muzicē, dzied, dejo un kvalitatīvi pavada brīvo laiku, uzturot dzīvu vietējās kopienas tradīciju un radošo garu. Šī tāda, nevis tā kā muzejs, bet tā mums ir tāda tīri praktiska darbu telpa, ja, kur mēs sanākam kopā, spēlējam, rodam jaunas idejas un, tā, jā. Pirmie spēlmeņi, tas ir šeit. Un, reku, tā ir. Tas ir bundzinieks Kārlītis. Viņam paskatieties, kā viņš spēlē to akordeonu, foršot. Labi, tas joks. Tas esmu es ar banģo. Visu cieņu šim vīram, kokam, ja. Viņš redz, ko mēs šeit darām, ja. Jo viņš bija tas pats pirmais, tas kapelas dibinātājs. Viņa iniciatīva bija, ja. Un tas ir Konstantīns Strēlītis ar kontrabasu, kuru es tagad spēlēju, ja. Un Arnis, klarnetists izcils. Arī Arnīts sveiks turējus, kā saka, maliņas, ja? Solveiga, mana kolēģi muzikas skolā Saldū. Mans kolēģis Ilgvars, tas strādā Liepājā biedrības namā un arī būs šeit uz salidojumu. Kā saka, uz mūsu 40 gadu jubileju. Gadu gaitā kapelā muzicējuši ap 20 dalībnieku. Katrs ar savu raksturu, savu skanējumu un savu pienesumu kopīgajā stāstā. Mūzika vienmēr devusi prieku būt kopā. Tā vienojusi, iedvesmojusi un vedusi arī plašākā pasaulē. Šajās sienās ir iznācis spēlēt diezgan daudz, arī citos sastāvos. Ar šo sastāvu neesmu sevišķi ilgi. Es esmu uzaicināts kā perkusionists, bet reizēm arī situ lielās bungas. Ir iznācis spēlēt daudz vietās, gan uz skatuves, gan augšā disko zālē un pat dažādu mūziku, pat džezu. Es esmu kopā ar šo kapelu 3. gadu, jāsaka tikai, bet jā, šeit es esmu sastapusi daudz jaukus cilvēkus un mums kopā ļoti labi saskan. 2 gadus atpakaļ mēs piedalījāmies Eiropiādē, tas bija tāds varens piedzīvojums. Pēc tam mums radās ideja, kad gribas vēl kaut kur kopā aizceļot, un tad mēs esam braukuši arī vairākos ceļojumos, tikai ņemot līdzi savus instrumentiņus un tur uz, tā sakot, vakarā pamuzicējot viesnīcā. Kalnu kultūras namā radošums izpauž ne tikai mūzikā. Radošajā kopā Radotava aktīvi darbojas senioru kolektīvs cilvēki, kuri savas prasmes un pieredzi pārvērš skaistos, rūpīgi darinātos darbos. Stellēs to paudumi raksti un krāsu salikumi, kuros savies pacietība, meistarība un paudzēs mantotas zināšanas. Un te mums ir aušanas stelles, 3 stelles darbojās. Te aužam lupatdeķas, 5 sievas darbojamies, jā. Un gan lupatdeķas, gan tādas segas var aust. Ja, praktiski 3 stēles darbojās. Un ne tikai pārklājs var aust, arī roksomiņas var uzaust. Un visu, ko tur var salikt iekšā, var iet. Un koris parasti liek arī notis, kur staigāt. Es praktiski iesāku strādāt 2000. gadu. Tam mums bija 6 kolektīvus. Pat vadīja jauniešu deju kolektīvu, senioru deju kolektīvu, rokdarbus, kā jūs redzat, tie nav pārstājuši. Stellēm ļoti interesanti vēsturi, kā jūs zināt, visur laukos. Visu nāca melorācija, jauc ārā. Man melorātors saka, ziniet, tur kaut kādi tādi mieti mētājās interesanti.
Es saku, man kas tā īpamietie, man nav tur tāda. Jā, varētu būt stēles, es saku, ved šurp. Un tā viņš man atved 4 stēles, vienas vēl nav uzstādītas. Kad Latvija sagaidīja savu 100-gadi, Ligitei Ķienei radās unikāla ideja apvienot 100 audēju, lai kopīgi darinātu īpašu simbolisku segu. Tā kļuva par stāstu par vienotību, pacietību un kopīgu darbu. Katram audējam iaužot savā rakstā daļu no sava laika, savas vietas un savas sirds. Bieži brauc ekskursanti, un viņi grib redzēt. Tad man ir ratiņi, kurš darbojās. Redziet, ratiņi. Man bija ideja savākt ap 100 ratiņiem. Man trāpījās līdz 30. Un tad, kā vajag uz kāzām, līgavai, tad mēs noliekam godavārtos vai līgavu prot vērpt, jā. Man jau te viņš nav iestrādāts, jā. Un tā, kā vēl var vērpt, tad dzīvu laist iekšā. Jā, ir tītavs ratiņi, mums ir daudz, kas mums ir mazās stellītes vēl jāuzstellē, kur audīsim arī, prievītes, jā. Apmācījušās esam arī prievīšu šaušanā. Kaut kas interesants atkal saistam. Un te dotā brīdī segas iet, tā kā, krēslu pārvalkiem var likt. Un te jau arī tāda mūzika, klak, 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 klak. Un man ir ideja uzaust katram savu tautsterpu. Un neviens nav pierādījis kalniem Nīgrānas tautsterpu. Es atradu, 20 gadus meklēju, bet atradu. Un tagad man ideja tāda ķecerīga, es uzaudīšu kalnu tautsterpu. Nekur viņš nav bijis. Kāpēc nē? Varbūt tieši ar šo datumu sāksies kalniem tautsterps. Tautastērpi ir kalnu kultūras nama lepnums. Pateicoties neatlaidīgam un mērķtiecīgam darbam, Nīgrandes tautastērps atdzimis visā savā krāšņumā. Atjaunots ne tikai tērpa kopskats un detaļas, bet arī meitu vainags. Vainadziņš ir oriģināls. Latvijā otrs tāds nav. Jūs noteikti esat redzējuši. Melns vainags ar 4 viļņiem. Ventas viļņi, ūdensrozes priekšā un ūdensrozes. Tas ir Nīgrandes vainags. Un man ir tāda jau bišķiņ tā kā dusmus, nevar viņu vilkt pie citiem. Tā jau mēs Nītas vārtus vainagu arī varam vilkt pie latgaliešu vai kur. Nīgrandes vainags iet tikai kopā, viņš arī autentiski izskatās ar to tautsterpu kopā. Tā man izdevās atrast tas Nīgrandes tautsterps, esam bezgalīgi laimīgi, ja, kad mēs gājam, lepni mums korī bija. Kopā mums 40 tautsterpiem. D-kolektīvs gāja, ja mēs tur 6, 8 esam, ja, korīm bija. Un tad viņi uzaud man garākus un nogriez tos bruņšus, kas tur palika pāri, un maziem jauniešiem, arī bērniem uztaisījām tautsterps. Šodien Kalnu kultūras namā vienkopus darbojas visas paaudzes. Nams turpina būt par vietu, kur apvienojas radošums, kopā būšana un aktīvs dzīvesveids. Un tas redzams ne tikai mēģinājumu telpās un pasākumos, bet arī turpat blakus sporta zālē, kur ikdienā pulcējas kustības un veselīga dzīvesveida piekritēji. Tālāk mēs šobrīd esam nonākuši mūsu sporta zālē, kas arī ir savienota kopā visā šajā kompleksā. Un diezgan plaša zāle. Šis laukums ir uzbūvēts atbilstoši basketbola laukuma standartam. Tas nozīmē, ka pie mums šo zāli ir iecienījušas basketbolistu nometnītes vasarās. Arī Valtera basketbola skola no Rīgas šeit regulāri viesojās un novada savas nometnes. Ja mēs paskatāmies nedaudz vēsturē, tad šeit ir spēlējušas arī tādas komandas kā Rīgas TTT, Uļjana Simjonova, kas pat aizgāja mūžībā, un ASK un vēl visādi padomijas grandi šajā sportzālē tad ir sacentušies savā starpā. Interesanti risinājumi akustikai. Ja mēs paskatāmies griestos, ir tādi nelieli caurumiņi un mīkstas sienas. Tas viss šajā zālē to akustiku padara tādu, es gribētu teikt, baudāmāku. Un šobrīd sportzāle tiek izmantota skolas vajadzībām, un principā, kā jau minēju iepriekš, vasarā tās ir nometnes bērniem. Kalnu kultūras nams turpina savu pastāvēšanu. Visa gada garumā šeit notiek pasākumi, tiek svinēti svētki, ikdienā skan mēģinājumi un dzimst radošas ieceres. Tā ir vieta, kur dzīve rit nepārtraukti starp tradīciju un mūsdienu elpu. Un pāri visam šis nams atgādina par vērtībām, kas ir sargājums kā unikāls mantojums, lai tās nodotu nākamajām paaudzēm. Nevienmēr izdodas autentiski visu saglabāt, jo ir tāpat energoefektivitāte un uzturēšanas izmaksas, kur mums ir jāiet tam laikam līdzi. Bet lielos vilcienos šīs
atslēgas telpas, ēkas, funkcionalitāte zālē. To mēs visu cenšamies saglabāt tajā līmenī, kādā ir. Un, ja mēs apskatāmies uz šodienas laikmetu, ka mums ir mobilie telefoni, mums ir e-pasti, mums ir saziņas, mums ir kurjeri, tad man fascinē tas darba apjoms, plašums, ar kādu vērienu tika šeit būvēts, veidots, taisīts, piesaistot gan speciālistu tā laika, gan materiāls, pieņemsim no ārpus, ja mēs paskatāmies šis te apšūmums metāls no Kijevas. Speciāls rūpnīcas, kur labākais kodinātais metāls bija. Vēl līdz šodien. Izmantotās lietas, lai būtu grozāmā skatuve, lai noturētu šo te pašus visas zāles statņus, no kādiem materiāliem. Tas viss ir vērts kopā. Tas ir viss, man personīgi, tas ir viss fascinējošākais, jo, manuprāt, šodien ar visām komunikācijas iespējām, nekuram katram tas būtu pa spēkam, jo tas ir fantastiski. No Saldus novada dodamies uz Alsungu, vietu, kur tradīcijas skan īpaši. Suitu kultūra telpā dūdu skaņa nav tikai mūzika, tā ir piederība, identitāte un paaudzēs mantots spēks. Mēs ir folkloras kopas suitu dūdenieki apmēram 4. Šobrīd varētu teikt puses no kopas. Un, darbojamies no 14. gada jūnija oficiāli. Pirms tam pirmās dūdas sāk spēlēt viena dūdenieca, mana sieva, un tas dūdas ienāca Alsungā tādā jocīgā veidā, ka tās nopirka vietējais katoļu priesteris Andris Vasiļevskis un iedeva manai sievai, lai pārnes mājās man, jo viņam kāpēc likās, ka es varētu spēlēt dūdas, bet man nebija priekšstats vispār ne par kādiem instrumentiem. Un tad viņi kādu nepilnu gadu spēlēja vienu pati, bet pamazām mēs tā kā sākām vairoties. Un esam tik tālu tikuši, ka šodien, varētu teikt, 1% Alsungas iedzīvotāji spēlē dūdu. Suitu dūdenieku pirmsākumu meklējam senajā suitu kultūra telpā, kur dūdu spēle bija neatņemama svētku un godu sastāvdaļa. Vēsturiski dūdas skanējušas kāzās, gadskārtu svētkos un citos nozīmīgos notikumos. Kur vispār tie suiti tādi izcēlušies ar 17. gadsimtu, tad vietējais šīs zemes īpašnieks Johans Ulrichs von Šverins aprecēja skaistu polieti Barbaru Kanārsku. Un mīlestības dēļ viņš pārgāja katoļu ticībā, un viņš ar to sievu Barbaru atgriezās šeit Alsungā, šeit dzīvoja. Viņš pats pārgājis katoļu ticībā, viņš lika visiem, arī vietējiem zemniekiem, pieņemt, atgriezties katoļu ticībā, un arī valkāt atšķirīgs tērpus. Vīru jakas bruslaki tiek skaidrot, arī tās divrīnu pogas, ka viņš gribēja, lai viņa zemnieki atšķirs, lai viņš redz, kura ir tā viņa svīta. No vārda svīta tiek viens no skaidrojumiem par vārdu suits izcēlesmi. Un arī tie sievu, tās spilgtās krāsas, tur tā saikne ar Poliju. Visticamāk, ka tur ir, ka tai Barbarai bija liela ietekme. Ir arī viens tāda krekla izšūta aprocīte, tāda raiba. Un viņa ir identiska, kas ir vienā Polijas muzejā. Mums rādīja viena tērpu pētniece identisks raksts vienā Polijas muzejā. Tā kā no tā poļu ietekme noteikti ir. Arī tas, ka tomēr tā katoļu ticība šeit bija suitos kā tāda. Tajā laikā reliģijai bija ļoti liela nozīme, un līdz ar to šeit bija tāda kā izolēts novads, kā mēs sakām, Katoļu sala luteriskajā Kurzemē, un tad tas atņem, ka tie suiti gribēja būt atšķirīgi, un jā, tāpēc tie tērpi arī ir atšķirīgi. Tāpēc jau mēs esam unikāli, ka mums tiešām ir vēsturiski izveidojies šeit Katoļu saliņu, un pateicoties stipriem vīriem arī, un tai, kad ir tas mugurkauls, kad jāpastāv, te ir savādāk nekā apkārt. Man liekas, ka suitiem arī tas vēl joprojām ir, ka viņi grib izcelt to, ka viņi ir savādāk, unikālāk par citiem, jo,
Mums ir savas melodijas, mums ir savi tērpi. Pat cik es strādāju Ventspils novadā, mums nav ne piltenē, nekur mums nav ne savas dziesmas, ne tērpi savi, ventiņiem ir. Bet suitiem ir viss, ir savs, viņiem nekas nav jāizņemās. Suitu dūdinieki ir tie, kuri šo seno instrumentu atkal iedzīvinājuši mūsdienu skanējumā. Viņu muzicēšana savieno pagātni ar tagadni, saglabājot unikālu kultūras mantojumu, dzīvu un dzirdamu. Jā, tas ir tāds baigais smeķis. Tāds dzīvesveids, tā dzīve, tā iegriežās, gandrīz tas pārņem visu, kad citam gandrīz neatliek laika. Ar to kopu jau esot kopā, jau tas mūsu spēks, ko mēs dodam, tas ir tas tā mūsu enerģija un mūsu stāja. Tā. Un tepat Alsungā suitu dūdinieki izveidojuši arī muzeja ekspozīciju, kurā vienu vietu apvienots stāsts par seno dūdinieku vēsturu un mūsdienu tradīcijas turpinājumu. Jā, mums likās svarīgi. Bija pētījumi, Juris Lipsnats pētījis, arī mūsu biedrības valdes locekle Kristīna Vasiļevska Stepanova bija pētījusi, un tad mums, protams, likās svarīgi šos pētījumus arī tā kā viegli uztveramā veidā publicēt, parādīt pieejamus. Un tad tapa šāda ekspozīcija. Jā. Tāda unikāla, Latvijā vienīgā. Tad ekspozīcija ir veidota kā laika līnija, sākot no senākiem laikiem līdz pat mūsdienām. Kā tad tā dūdu tradīcija suitos ir, cik mums bija pieejami, protams, tie fakti par vēsturi, bet, kā ir bijuši vēsturiski, kādi dūdenieki, kā tā tradīcija ir veidojusies, un tad līdz mūsdienām. Un tad vispazīstamākais suitu dūdenieks ir Pēters Šeflers, dzimis 1861. gadā un miris 945. gadā. Un viņa spēlētais gabals ir vienīgais, kas ir ierakstīts audio. Un tātad filmā arī uzņemts filmā Dzimteni sauc jeb Kāzas Alsongā. Un tur viņš spēlē tādā īsa epizodē, tad vismaz mēs redzam, kā tas izskatās, ka tas vecs tās dūdas spēlē. Un mēs pat atradām viņu mazmazdēlu, un tad faktiski viņš gan nespēlē dūdas, bet viņš mūs ļoti atbalstīja. Viņš, diemžēl, tajā saulē Māris Birznieks. Un tad mēs faktiski sasējam to vēsturi, to Šefleru, kurš vairs nav, un tas Māris pa vidu un suitu dūdenieki, kur tagad to dara. Un faktiski tā vēsture tā kā savienojās kaut kā caur to vienu cilvēku. Projektā, kurā tapa dūda ekspozīcija, tapa arī šīs mācību dūdas, jo mums bija tāda doma, ka jābūt kādam instrumentam, ko varētu dot, piemēram, interesants, kāds grib pamēģināt, kā tas ir iepūst tajās dūdās vai kādu skaņu dabūt. Un tad šajā mēs uztaisīja vairākus iemutiņus no plastmasas, nevis no koka, vispārējais plastmasas. Tas ir koks, bet šī plastmasa, ko var nodezinficēt. Un tad paņem ar alkoholu viņu nodezinficē, lai varētu arī kādam citam dot, higienas pēc. Un arī šīm ir nevis ādas maizes, bet Gore-Tex. Arī tā kā vajadzības gadījumā to var izmazgāt un atkal atjaunot to. Kamēr Alsungā skan dūdas, tikmēr dzīve ir arī šī unikālā tradīcija, un tās balss turpina stāstīt par piederību, lepnumu un mantojumu.